Sveicināti, dargie skatītāji! Šodien raidījuma Dievturi un dievturība tūplānā radošā grupa ir ieradusies Jelgavas novada Svētas svētnīcā. Un šodienas raidījuma tēma būs par Lielo dienu. Mēs esam šajā brīnišķīgajā ziemas pasakā, bet runāsim par Lielo dienu. Šī brīnišķīgā vieta pastāv pateicoties svētnīcas draudzes vadītājiem Andrim Žukovskim un viņa kundzei Annitai, kura ir arhitekte. Šī brīnišķīgā vieta pastāv pateicoties svētnīcas draudzes vadītājiem Andrim Žukovskim un viņa kundzei Annitai, kura ir arhitekte. Gailīts saka vistiņai, kur mēs nakti gulēsim. Dziļi sniegi, īsas kājas, tālu salmu gubenīts. Sveicināti, labi ļaudis! Šodien esmu uz sarunu aicinājusi Jelgavas dievturu draudzes vadītāju un godu vīkšēju Bišu Andri. Labdien, Andri! Labdien! Jā. Un mūsu šodienas saruna būs par lieldienām. Un šajā saistībā es gribu tev uzdot dažus jautājumus, un varbūt iesāksim ar to pašu tādu pamata jautājumu, ko dabā iezīmē pavasara saulgrieži vai vienādības, vai astronomijā to sauc par pavasara ekvinokciju. Jā, ko tas dabā nozīmē caur dievturu prizmu raugoties? Vispār nav jau svarīgāku vai mazāk svarīgu svētku tajā latviskajā gadskārtā, un Lieldienas ir viena no tām, kāpēc vispār tiek svinēti gadskārtu svētki. Visi tie ir mūsu iekļaušanai dabas norisēs un mūsu harmonizēšanai. Šķiet, ka gadskārtas svētkus svin visā pasaulē, kur vien tās gadskārtas ir. Un tas nav saistīts tikai ar zemkopību, kā varētu domāt. Droši vien arī tie senie mednieki, zvejnieki, riekstiņu vācēji. Tāpat tās līksmoja sākoties jaunai pilnības sezonai, beidzoties tur, teiksim, polārajai naktī. Tad, kad uzdzied tie pūpoli, kad sāk atgriezties gājputni, cilvēkam jau dvēsele sāk gavilēt. Mēs taču miljoniem gadu esam dzīvojuši saskaņā ar dabu, ar tās norisēm un cikliem. Un taisnība sakot, tikai pēdējās 2 paaudzes laikam no tās esam attālinājušies. Dievs, tā ir harmonija, iekļaušanās Dievā, un tā ir sevis harmonizēšana. Dieva trūkums, tas ir sastingums vai arī hauss harmonijas vietā. Paldies. Jā, un kā tu komentētu, ko nozīmē pats nosaukums Lielā diena vai Lieldiena? Jā, ko tas nozīmē? Gribās jau domāt, un tā daudz saka, ka tā ir dienas pārsvars pār nakti garumā, bet tas ir tā lielos virzienos. Teorētiski tā var teikt, jo Lieldienas varētu konstatēt, iedzenot mietu vidū jūras,
vidū jūras, tāpēc, ka tur horizontu neaizsedz ne meži, ne kalni. Un tad tas saules lēkta brīdī ēna būtu veidotu taisnu līniju ar ēnu saules rieta brīdī. Viena maza nelaimīte. Grūti jau ir nokonstatēt šo lēkta un rieta brīdi. Tas nav tad, kad pirmais stariņš parādās virs horizonta vai kad pēdējais tur nozūd. Tas ir tad, kad saules diska centrs šķērso horizontu. Un tā kā to ir grūti konstatēt, tad tur var rasties tomēr kļūda, bet faktiski lieldienās varētu teikt, ka vidū jūras saule riet, tā ir vienīgā diena, kad saule riet tieši rietumos, kad saule lec tieši austrumos. Paldies. Un saki, kas šajā dienā ir liels? Tu jau tā kā aizsāki runāt par tādiem harmonizācijas procesiem, kas tā ir gaisma, dzīvība, kustība. Kas ir tas, kāpēc senie latvieši šo nosauc par lielo dienu? Faktiski viss tas jūsu minētais ir liels un nevis šajā dienā, bet nākamajā sezonā. Cerība, jā, tā gan ikvienos gadskārtas svētkos jau mēs programmējam savu nākotni, kaļam plānus arī ar maģijas palīdzību. Lieldienā olas viru, lai telītes barojās, kas to lieldienu iešūpoja, tam auga liniņi, tam kaņepītes. Šūpojamies, lai odi netraucē dzīvi. Jā, un saki, kā šis nosaukums atspoguļo baltu pasaules skatījumu un attiecības ar dabu? Varbūt vēl plašāk pakomentē. Nosaukums jau ir tikai nosaukums. Arī Ziemassvētki vai Jāņi attiecības ar dabu savā nosaukumā nekā neatspoguļo. Taču rituālajās norisēs tur gan šīs attiecības parādās. Mēs esam Dieva un dabas daļa, iekļaujamies tajā kosmiskajā plūsmā un cenšamies savās spēlēs, rotaļās, rituālos ietekmēt šīs dabas norises mums labvēlīgā virzienā. Tā ir maģija sevis pašu programmēšanai, sevis uzskaņošanai, veicamajiem darbiem un vēlamajiem rezultātiem, kurus mums vajadzētu sasniegt. Man ir viens degošs jautājums, un es domāju, ka ne tikai man, arī daudziem mūsu skatītājiem, kā dievturi aprēķina šo te astronomisko brīdi, kad ir pareizi svinēt lieldienas. Es ar pārsteigumu pamanīju internetā, ka atkal notiek kalendāra dumpji, jeb neizpratne par latvisko gadskārtu. Man liekas, ka pirms 25 gadiem par to jau visi villojās un beidzot tas daļēji atrisinājās. Tiem, kam tad bija 5 gadi, šodien jau ir 30 gadi. Laikam reiz katrai paudzei ir jārunā par vienu un to pašu, jāstāsta vēlreiz. Mēs esam redzējuši to Marģera Grīna taisīto tā saucamo latvisko mūžīgo kalendāru. Tas tāds puķīta gada aplis, kurš ir lineāli sadalīts vienādās taisnās daļās gada ceturkšņos. Un tas viss izskatās skaisti un tā nemainīguma dēļ šķiet arī praktiski. Ik 5-9 dienu nedēļas beidzas ar kārtējiem gadskārtas svētkiem.
lai 9 dienu nedēļa nebūtu par garu, nu, tās vidū ceturtdienas vakarā ir piektokars. Un tad gadam pāri palikušās dienas neuzskaitam un nepievienojam nevienai no nedēļām, bet svinam kā 4 Ziemassvētkus un 3 lieldienas, vai garajā gadā 4 lieldienas. Viss jau ir ļoti skaisti, bet, diemžēl, vai par laimi, Zemes orbīta nav tāds apaļš aplītis. Viņa ir gara ovāla elipse. Un mēs patiesībā dzīvojam tajā laimīgajā puslodē, kur vasara ir krietni garāka par ziemu. Starp rudenājiem un lieldienām ir gandrīz mēnesi īsāks laiks nekā starp lieldienām un rudenājiem. Nu, lūk, un tādējādi veidojas tā kļūda tās eliptiskās orbītas dēļ, un nevis lieldiena, bet vispār gadskārtas svētki, tur ir diezgan aptuveni noteikti. Viņi apmēram atbilst tiem kosmiskajiem notikumiem pret Saules ceļu. Teiksim, Grīna rudenāji jau būtu aizvadīti, bet pēc Saules kalendāra tie būtu tikai nākamajā dienā. Ja? Vai ar lieldienām. Lieldienas šogad, es teicu, ka ir 20. martā pēc Saules kalendāra, bet pēc Grīna kalendāra viņas būtu 22. martā. Ja? Nu, tādas neprecizitātes veidojas. Nu, un, protams, Marģera Grīna kalendārs ir nepieņemams cilvēkiem, kuri iet darbā pēc 7 dienu nedēļas kalendāra, ved bērnus uz skolu un tā. Vakardien tika nobērēts Austris Grasis, kurš Vācijā tiesas ceļā panāca, ka viņu atzīst par dievturi, un tādējādi viņš tika atbrīvots no baznīcas nodokļa. Austris Grasis lieldienas konsekventi svinēja pēc Romas kristiešu kalendāra. Viņš jautāja, jūs esat tradīciju kopēji vai kalendāra ticīgie? Grasis teica, ka viņš svin tad, kad visa tauta svin svētkus, tad, kad ir šīs brīvdienas, un tā viņa Ziemassvētki no Saules ceļa atšķīrās par dažām dienām, bet lieldienas par vairākām nedēļām. Nu, kaut arī pirms apmēram 20 gadiem izvillojušies, visi vienojās, ka vismaz 4 tajos lielajos svētkos vadīsies pēc Saules kalendāra. Nu, nebija skaidrības par to, kurā datumā tad īsti ir jāsvin. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Latvija ir pārāk liela valsts, un pēc Saules kalendāra es kā vīkšējs esmu pieredzējis, ka svētku datums var atšķirties. Lokstenē un Svētē tas var būt vienā datumā, bet Talsu Dzintarē tie Jāņi var būt nākamajā dienā pēc Saules kalendāra. Nu, lūk, to arī bija jāsakārto, un tāpēc Dievturu sadraudzes valde pieņēma lēmumu, ka ārpus Latvijas mēs vadāmies pēc tā, kāda situācija ir mūsu atrašanās vietā, bet visā Latvijā vadāmies pēc viena punkta Rīgā. Un kur tad ir tā Dievturu svētvieta, tā observatorija? Nu, tas ir pie Ernesta Brastiņa pieminekļa. Te es esmu pierakstījis vienu tādu piemēru. 24. gadā Zeme Jāņu punktu šķērsoja 20. jūnijā pulksten 23:51. Tas ir 9 minūtes pirms pusnakts. Kurā datumā tad vajadzētu svinēt Jāņus?
Bet ja tas Zemes orbītas punkts tiktu sasniegts 10 minūtes vēlāk, nu, šajā naktī pēc 2:03 ausa gaisma, bet 4:30 lēca saule. Un ja tas tiktu šķērsots nevis vakarā, bet 21. jūnija rīta gaismiņā, nu, dažādās atbildes uz šiem jautājumiem, ko mēs varam saņemt, nozīmē to, ka kalendārā var ierakstīt to saulgriežu punkta stundu un minūti. Un, protams, kā nu gan svētki var notikt vai līksmošanās bez kaut kādiem tradicionālajiem cienestiem. Kādi ir tie tradicionālie ēdieni vai kaut kas vēl bez tevis minētajām olām, ko ir pieņemts gatavot un mieloties lieldienās? Nu, tradīcija jau saka, ka lieldienās jāēd tikai olas, jo kas daudz gaļas ēd, to visu gadu mok kukaiņi. Nu, vēl man ar lieldienām asociējas, teiksim, kļausula, kura tai laikā sāk tecēt dzērvenes, kuras mēs lietojam, lai sārti vaigi būtu. Nu, bet tā vairāk, nezinu. Lieldienās jāēd daudz olu, tad viss labi dēšot. Aha, svarīgi, it īpaši pilsētniekiem. Jā, man interesē, ko tu varētu vēl pateikt, piemēram, par pašu olu simbolismu. Ja? Kāpēc tas ir svarīgi gan latviešiem, gan, ne tikai, ja, jo ola kā šis tāds simbols ir daudzām tautām svarīgs. Un kāpēc mums ir svarīga šūpošanās? Ko mēs ar to iegūstam? Jo, populārākais, protams, ir zināmais par šo te odu atbaidīšanu, bet vai tas ir vienīgais? Es jau teicu, ka jebkuram rituālam ir tā nozīme, kuru mēs viņam piešķiram, kā mēs paši to uztveram. Ja šūpošanās ir tikai tāds izklaides pasākums, tad tā ir jautrošanās un izklaide, un tas ir labi, un tas ir vajadzīgi. Mēs šeit, teiksim, ar šūpolēm arī pašu svētnīcu atmodinam jaunajam ciklam, iekustinam. Faktiski, es esmu jau te runājis par to, ko lieldienas var dot cilvēka dvēselē, bet man gribās vēl vienu lietu pieminēt, ko tās var dot mūsu valsts dvēselē. Latviskās lieldienas palīdz saglabāt mūsu unikālo visu to, ko Eiropa jau ir zaudējusi. Arī mūsu tuvākie kaimiņi lietuvieši jau ir zaudējuši. Mēs esam vienīgā Eiropas valsts, kurā pagānisms ir saglabājies nepārtraukts. Jā, tas ir bijis nepārtraukts. Caur lieldienu šūpolēm, caur Jāņu ugunīm, caur Ziemassvētku bluķa liesmām, caur veļu mīlesta galdiem, caur Latvijas svētzīmēm un tautas dziesmām pagānisms šeit nekad nav pārtrūcis. Eiropieši brauc pie mums skatīties, kā būtu varējusi, kāda varētu izskatīties, teiksim, sengrieķu vai romiešu reliģija, vikingu vai ķeltu reliģija, ja tās būtu turpinājušās līdz šodienai, attīstoties tālāk, tā kā tas ir bijis iespējams Latvijā. Varbūt arī tā pavasara ekvinokcija nav tie visspilgtākie un atraktīvākie svētki mūsu gadskārtā, bet tie ir nozīmīgi un no latviskuma neatdalāmi svētki. Un pat ja nesviniet 20. martā, dāviniet olas
citiem. Olu mainīšana un dāvināšana jau ir ar dziļāku jēgu. Tā kalpo labvēlības un simpātiju raisīšanai. Un tas atgādinās par to, ka mēs esam izcila un īpaša tauta. Jā, paldies. Tu man faktiski izņēmi vārdus no mutes, jo mans nākamais jautājums gluži loģiski raisās saistībā ar to, ko tu minēji par šo tradīcijas nepārtrauktību. Man gribas tev pajautāt, ko tu atceries no savas bērnības, kā Lieldienas tika svinētas tavā agrā pieredzē, un vai un kādas transformācijas šīs gadskārtas svinēšana ir piedzīvojusi mūsdienās, cauri gadu ritot. Mana bērnība jau pagāja Krievu okupācijas laikos. Tad Lieldienas tika slāpētas un nīdētas kā baznīcas svētki. No otras puses tas arī raisīja tādu zināmu protesta formu, un līdz ar to mēs bijām tuvāki tai kristīgo Lieldienu izpratnē. Taisnība sakot, tikai vēlāk es vispār atskārtu par Lieldienu vietu latviskajā gadskārtā, kura ir saistīta ar saules gadu, nevis ar Palestīnas tūkstnešu teikām un leģendām. Un, tagad mēs tās svinam pēc saskaņā ar saules kustību debesīs, saskaņā ar dabu. Tajos laikos, saglabājās šī latviskā tradīcija, olu krāsošana. Olu krāsošana gan nevar saukt par latvisku tradīciju, jo tā droši vien mums ir nākusi no vāciešiem. Latviju dainās jau runā tikai par baltām olām. Ej projām metenīt ar to miežu plācenīti, man atnāks Lieldieniņa ar baltām oliņām. Ir tikai viena vienīga daina, kura piemin olu krāsošanu, un tāpat ir pilna ar ģermānismiem. Pervēsim māsiņas raibas oliņš, ķiņķosim bāliņam Lieldienas rītā. Taču tā olu krāsošana jau ir vērtējama pozitīvi. Vēl jau vairāk, ja tās nav ar krāsām vai uzlīmēm, bet ja tiek izmantoti mūsu dvēselēm tik tuvie dabas materiāli, tas ir jauks un ģimenisks process. Tā, Lieldienu olas jāvāra katrai saimniecei, lai būtu satikšana ar saimi, ar kaimiņiem. Paldies! Jā, mazliet vairāk tev vēl patirdīšu. Tātad, vai tavā bērnībā tava ģimene mēdza arī celties ar sauli un sagaidīt šo saulēktu, vai padomjas laikos tas tomēr tā bija grūti realizējams? Un vai olu krāsošana bija faktiski vienīgā tāda norise un kopīga izdarība, vai tomēr vēl ģimenē, vai tā bija tā mazā kodola ģimenīte, kas sanāca un svinēja, vai tomēr bija iespēja sanākt paplašinātajai ģimenei? Kā tas notika tavā pieredzē? Tajos laikos nebija, vismaz manā saimē, nebija šīs izpratnes par saistību ar saules gadskārtu un Lieldienās. Bija no tām latviskajām tradīcijām, tātad šūpoles, olas, saulēktu mēs negaidījām. Jā,
sapratu. Nu jā, protams, bija ļoti ierobežotas iespējas. Nu lūk, tātad, ko tu aicinātu, kāds būtu tavs aicinājums mūsdienu cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un vēlas kopt šīs te latviskās tradīcijas un latvisko dzīves ziņu, ko svētnīca piedāvā, kā to iespējams realizēt un ko tu kā draudzes vadītājs aicinātu cilvēkus darīt un ko tas viņiem dotu mūsdienu kontekstā? Es jau teicu, cik ļoti var cilvēku pozitīvi uzlādēt tā lieldienu saules sagaidīšana, ka tā ir pilnībā pielīdzināma, brīvdienai, atslodzes dienai, pat tad, ja tikai to rīta stundu mēs varam veltīt, un tad ir jādodas darbos. Bet, man jāaicina visus šajā lieldienu laikā, 20. martā, gatavojoties tam, krāsojot tās olas, jo mēs arī iekļaujamies tajā. Tas, ja mēs tās olas dāvinam citiem saviem darba biedriem paziņām tajā 20. martā, nevis krustnešu lieldienās, tas jau arī demonstrē mūsu nostāju un popularizē šo latvisko saglabāšanu. Bet, kā es teicu, tas ir ļoti nozīmīgi visas Eiropas mērogā. Nodosim to tālāk, nepazaudēsim. Paldies! Šodienas sarunā piedalījās Svētas Dievturu draudzes vadītājs Bišu Andris un es raidījuma vadītāja Natālija Burišina. Paldies visiem un uz tikšanos nākamreiz! Paldies!